Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gada dienu, paredzēta plaša svētku programma Rīgā un apkaimēs. 18. novembris, mūsu valsts dzimšanas diena, ir patiešām visskaistākie mūsu valsts svētki, un Rīga jau šobrīd ir rotājusies svētku rotā. Pilsētā ir izvietotas vairāk nekā 600 karoga lentes Latvijas valsts karoga krāsās. Pilsētā ir redzami apsveikumi Rīgas iedzīvotājiem un viesiem, un pamazām jau arī ielās parādās svētku noformējums, dizaina objekti. Pasākumi šogad ir ļoti daudz. Ir tradicionālie notikumi, kā svētku dievkalpojums Doma baznīcā, kā ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa, bruņoto spēku parāde 11. novembra Krastmalā, gan arī kultūras norises. Jau 17. novembrī Kongresa namā ir deju lielkoncerts, kurā piedalīsies labi Rīgas deju kolektīvi. Valsts svētki ir tas brīdis, kad atskatīties un, sakopot savu kultūras mantojumu un ar to arī svinēt. Šajā koncertā mēs gribam parādīt divas mūsu tautas bagātības, ar ko mēs varam lepoties. Viens tā ir mūsu literatūra, grāmatniecība, bet mēs viņu parādam caur mūsu brīnišķīgo skatuves deju žanru. Unikāla iespēja, kad speciāli šim koncertam ir aranžēta jauna dzīvās mūzikas programma un koncertu papildina pilnīgi dzīvā mūzika. Deju koncertā piedalās 3 tautdeju ansambļi, tautdeju ansamblis Līgo, tautdeju ansamblis Teiksma un tautdeju ansamblis Dances. Viena no pašiem labākajiem deju kolektīviem Latvijā, un kā mūziķi spēlē Laimas muzikanti, ir solista Olga Riecka. Šāds pats koncerts arī 18. novembrī. 18. novembrī norises jau dienā visos pašvaldības kultūras centros un namos, gan Mazajā Ģildē, gan Ziemeļblāzmā, Imantā, Īļģu ciemā, Pētera baznīcā. Tā kā katrs var izvēlēties to, kur doties, jo visi šie pasākumi ir bezmaksas, vienīgi iepriekš jāpainteresējas, vai ielūgumi bezmaksas nav jau beigušies. Vakarā 19.20 pie brīvības pieminekļa svētku koncerts, galvenais notikums orķestris Rīga un Jasmīnas koris kopā ar solistiem, Ievu Akurāteri, Gintu Krievkalnu un citiem. 8. vakarā valsts prezidenta uzruna, un pēc tam uz Krastmalu, kur 9. himnas dziedāšana visiem kopā un visā pasaulē droši vien arī šoreiz dziedās latvieši, un svētku uguņošana. Uguņošana šoreiz arī būs īpaša. Komponists Ēriks Ešenvalds, Kalvis Kalniņš, uguņošanas dizaina autors. Tā kā tas būs skaists piedzīvojums. Valsts svētkos iedzīvotājiem būs iespēja apskatīt arī gaismas festivāla Staro Rīga 2016 objektus. Ar šī gada gaismas festivālu Staro Rīga tiek turpināta tuvošanās Latvijas 100-gadei. Festivāls radās, kad Latvija svinēja 90 gadi, un šobrīd mēs esam ceļā uz 100 gadi. 18. novembris mūsu valsts dzimšanas diena vienmēr ir bijusi gaismas festivālā Staro Rīga, un var teikt arī citādāk. Gaismas festivāls Staro Rīga ir veids, kā mēs svinam galvaspilsētā Latvijas valsts jubileju. Šī gada festivāla tēma ir gaisma ausa. Mēs runājam par gaismu ļoti plašā nozīmē. Mēs runājam par to gaismu, kas ir mūsos. Mēs runājam par to, ka mēs paši esam šīs gaismas nesēji un mēs radam gaismu vai kaut kādas gaišas lietas. Mēs kaut ko redzam gaišāk vai tumšāk. Un mūsu izvēle ir tā, ka mēs gribam redzēt gaišas lietas, ka mēs gribam, lai mums apkārt būtu daudz gaismas. Ik viens ir aicināts tīri praktiski piedalīties gaismas objektu veidošanā. Tādējādi arī varbūt apliecinot šo tēmu, ka tu esi pats tas, kas panāk vai pierāda to, ka gaisma aust un ausīs. Pilsētā ap 10 vietām būs izvietoti gan dizainiski veidoti objekti, kuros būs dzīvā uguns, gan arī pat tiešām reāli uguns, kur 11. novembra Krastmalā. Un mēs aicinām katru šajā laikā, lai sajustu svētkus un godāt tos, kas dibināja mūsu valsti, cīnījās par mūsu valsti, arī iedegt dzīvo uguni, iedegt savās mājās kādu sveci un būt priecīgi sirdīgi, gaiši un priecīgi. Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gada dienai veltītos pasākumus Rīgā atbalsta Rīgas dome, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments.